kāds izskatās darba tirgus un kā tajā justies kā savējam. 2015. gada vasarā bezdarba līmenis bija 8,6%. Tādēļ, lai veiksmīgi atrastu savu vietu darba tirgū, izproti un pielāgojies tam. Pēdējos gados vilinošākie darba devēji ir tādi uzņēmumi kā Latvenergo, Latvijas mobilais telefons un Latelekom. Savukārt darba devēji visvairāk meklē profesionāļus tādās nozarēs kā biznesa attīstība un pārdošana, finanses, sabiedriskās attiecības un mārketings, informācijas tehnoloģijas, ražošana un tehniskā vadība, loģistika, cilvēku resursu vadītāji, juristi. Ko no jaunā darbinieka sagaida šodien? Es teiktu tā, ka tādas tendences ir 4 lietas, kas ir svarīgas, ko arī lūkojās, ko arī meklē darba devēji. Tās ir komunikācijas spējas, komunikācijas kā tādas, tā ir lēmuma pieņemšana, kā mēs pieņemam lēmumu, cik ātri mēs pieņemam lēmumu, vai mēs konsultējamies, vai mēs paši to pieņemam, jebkādos apstākļos. Un te nav svarīgi, kādā organizācijas hierarhijas līmenī es esmu, jebkurā amatā, jebkurā lietā, ko mēs darām, mēs kaut kādas lēmumus pieņemam. Trešā lieta – orientācijas rezultātu. Noteikti vēl viena ļoti svarīga lieta. Pēdējā, bet noteikti nemaz svarīgākā lieta – tā ir attieksme, ar ko mēs ejam dzīvē. Un tas droši vien pēc kā lūkojas, visi jau grib tomēr to pozitīvu attieksmi. Faktiski studentos visaugstāk mēs vērtējam vēlmi strādāt, iniciatīvu un vēlmi mācīties. Jo mēs jau saprotam to, ka students pēc augstskolas, viņš ir tikai students, kurš tikko beidzis augstskolu vai vēl studē, un kuram ir droši vien ļoti daudz teorētisko zināšanu, bet praktiski nav nekādu praktisko zināšanu par šo teorētisko zināšanu pielietošanu praksē. Jābūt interesēm, mirdzošām acīm un jābūt gribai iedziļināties tajās lietās. Jābūt kāpēcītim. Droši vien, cik darba devēji, tik daudz dažādu viedokļu ir par to, kuras īpašības ir augsts vērtējums vai kuras ir noderīgas dažādos amatos vai dažādos uzņēmumos, bet droši vien tādas kopējās īpašības, kas visiem ir vienādas un kas ir svarīgas, tas ir draudzīgums, patiesums un centīgums un tādas lietas. Kādas īpašības no darbinieka sagaidīs nākotnē? Spēja ātri reaģēt un pielāgoties jaunajai situācijai ir ne tikai vērtīga darbinieka, bet arī mūsdienīga cilvēka īpašība. Atvērtība jaunai informācijai un vēlme meklēt un mācīties jaunas pieejas ir ceļš uz pilnveidi. Spēja ātri nonākt pie īstās informācijas, kas nepieciešama kādu jautājumu risināšanā, ceļ darba produktivitāti. Valodu zināšanas tā ir bagātība pati par sevi. Šobrīd darba tirgū pieprasītākās svešvalodas ir angļu, krievu, vācu, franču, itāļu, spāņu, norvēģu, zviedru un somu. Globalizācija ir klāta. Priekšnieks ASV, kolēģis Lietuvā, klients Francijā. Ieguvējs ir tas, kurš saprot kultūru atšķirības un ir atvērts sadarbību veidošanai. Un, protams, prasme strādāt komandās, sadalīt pienākumus, motivēt un skaidri komunicēt. Komanda vienmēr var vairāk. Kādi ceļi pastāv pirmās pieredzes iegūšanai? Tā īsumā var teikt, ka arī darba meklēšana ir darbs. Ceļi daudz dažādi. Nesmādēt varbūt nevienu ceļu. Man liekas, ka tas jau ir pēc tam jau tiešām apjautāties, nekautrēties, runāt par to, ka es meklēju darbu, es gribu strādāt šajā jomā, es gribu šajā uzņēmumā strādāt, es gribu darīt to, vai es protu darīt to un to. Pašam nebaidīties par sevi atgādināt, uzrunāt, meklēt iespējas, parādīt, ka es gribu šajā uzņēmumā būt, negaidīt varbūt vienmēr, kamēr, varbūt viņi izkludinās kādu prakses vietu vai ieliks sludinājumu vai vēl kaut kādu uzaicinājumu. Pašam es mēģinu atrast ceļu, kā par sevi šim uzņēmumam dot ziņu. Es esmu ļoti bieži dzirdējis arī šo frāzi no darba meklētājiem, kad visur prasa darba pieredzi, bet kā es darba pieredzi iegūšam, ja man nekur nepaņems, jo man jau nav darba pieredzes. Bet darba pieredzi var iegūt ļoti dažādos veidos īstenībā. Var taisīt savus projektus, var pieteikties kaut kādā vasaras darbā vai kaut kādā praksē vai kā savādāk un mēģināt tikt vismaz tajā industrijā vai tajos uzņēmumos, kur tu vēlies strādāt savādāk iekšā. Vai ir vērts strādāt studiju laikā? Diemžēl visiem nav aristokrātiski vecāki ar lieliem mantojumiem un tā. Nevar atļauties to studentu uzturēt. Bet, ja var,
un var savilkt jostu, tad strādāt pa viesmīlu paralēli un mācīties tur inženieru zinātnes, būtu ļoti stulbi. Cik tu daudz laika pazaudē, ir ļoti daudz pazaudē, respektīvi visas tumšās stundas, tev paliek, un tu esi fiziski noguris, tu nevari vairāk neko uzņemt. Ja tu mācies, tev tā inženieru zinātne ir, tad ej kaut vai, tur dators labot, nevis strādāt par viesmīlu. Tas ir absurdi. Tāpat tev varbūt ir mazāk laiks arī veidot tās attiecības un komunicēt ar kursabiedriem, ar pasniedzējiem, ar teiksim, citiem cilvēkiem, kas tajā studiju vidē apgrozās. Kas varētu būt tavi klienti, tavi sadarbības partneri nākotnē. Tā kā šie kontakti un tā vide arī ir ļoti, ļoti svarīga. Un to mēs bieži vien arī ikdienā redzam, kad tās saites, kas veidojās mācoties un studiju gados, viņas pēc tam biznesā ļoti lielu lomu spēlē. Kā saprast, kurš darbs ir piemērots? Galvenais secinājums arī, ko es varbūt esmu secinājis, galvenais ir jādara tas, kas patīk darīt. Pat ja kā tagad populāri ir šis te viedoklis, ka jāiet studēt eksaktās zinātnes, jo tur ir darbs un tur ir laba samaksa un tur ir pieprasījums, bet ja tu esi tendēts uz humanitārām zinātnēm un tev tās eksaktās zinātnes ir svešas un nepieņemamas un tas viss notiek mākslīgi, tad arī tajā darbā nākošajā, ja viņš tev nepatiks, tad visdrīzāk, kad tu negūsi to gandarījumu, ko tu gūtu, darot to darbu, kas patīk. Manuprāt, ka vajag sistemātiski pašam, kopš bērnības, vienkārši saprast, kuras lietas tev patīk darīt, kuras tu dari, kuras tev sanāk, un vienkārši tas viss ir jāattīst, un beigās jau tu vienkārši automātiski. Es nekad neesmu gribējis būt restorānu īpašnieks vai televīzijā būt, es nekad to neesmu vēlējis. Es vienkārši sāku taisīt ēst. Un viss, principā es sāku traukus mazgāt. Taisīt ēst, mizot kartupeļus. Un tad tas viss vienkārši aug un attīstās. Kurš pasaules uzņēmums, ko es zinu, kulinārijas sevišķi, es nezinu, tur par kaut kādiem valsts noslēpumiem tam līdzīgi, viņi visi laiž iekšā, viņiem visiem patīk, kad atnāk jauni puikas, jaunas meitenes un grib uzzināt. Un viņam ir forši izstāstīt, viņš pats var izstāstīt, viņš pats atcerās tās lietas, kāpēc viņš īstenībā dara. Un tā ir tāda forša jaunu asiņu pieplūdums. Un tas ir forši, ka tev ir tas jaunietis, kurš grib zināt. Varbūt tāpēc arī ir svarīgi, ka tu pamēģini visus tos projektu darbus, brīvprātīgos darbus, prakses, jo tas ir labs veids pārbaudīt, vai tiešām tas, ko es esmu iedomājies, vai tas tiešām der man dzīvē. Man ir bijuši, savulaik strādāja auditoru kompānijā, un ir bijuši virkni ļoti labi praktikanti, viņi labi izdarījuši savu darbu, veikuši savu darbu, bet tad, kad mēs prakses beigās ar viņiem sēžam, runājamies, kā gāja, viņš saka, paldies, bet es sapratu, ka es negribu strādāt auditoru firmā. Ļoti labi. Viņš, teiksim, tu esi jau kaut ko priekš sevis sapratis un jau gudrāks un varbūt labāk var nākotnē izvēlēties. Arī tas ir labs rezultāts, ka tu pamēģināji un saprati, nē, tas nav mans. Runājot ar kādiem jaunākiem stand-up cilvēkiem, kas grib nodarboties ar stand-up komediju, tas ir mans ieteikums viņiem. Atrast kaut kādu komiķi, kas tev patīk. Jo tie virzieni, kādā tu vari iet, ir ļoti daudz un dažādi. Bet atrod to komiķi, kas tev patīk, visdrīzāk, ka tas ir virziens, kuru tu saproti vislabāk un kurā tu arī pats pēc tam jutīsies vislabāk. Tas nozīmē, ka tev viņš ir jākopē un jādara tieši tāpat, bet vismaz virziens tas varētu būt. Cik svarīga ir prakses izvēle? Praksē pirmkārt jau, ja tā ir pirmā darba vieta kā prakses vieta, tad var iegūt vispār šo te priekšstatu par to, kas tas ir tas darbs pēc studijām, celties katru rītu, iet uz darbu un pildīt kaut kādus pienākumus. Es subjektīvi noteikti uzskatu prakses vietu kā pirmo darba vietu. Tur viennozīmīgi var apgūt, sākotnējās visas iemaņas, kas vajadzīgas. Un viennozīmīgi pēc tam, ja tu iesi uz darba interviju un tev jau būs šīs te prakses iemaņas zināmā sfērā vai zināmā uzņēmumā, tev būs daudz vieglāk atbildēt uz jautājumiem un atrast kaut kādu kopsaucēju. Ņemam praksē studentus, mēs viņus arī apmācam šīs prakses laikā, un tie studenti, kas sevi labi pierāda prakses laikā, kā darboties griboši ar iniciatīvu, tos ļoti bieži mēs arī pēc tam uzrunājam palikt pie mums, arī turpināt savu karjeru vai uzsākt savu karjeru jau kā patstāvīgie darbinieki.
Es domāju, ka te ir jautājums arī par atbildību, ko tu pats nes, un par tavu ieinteresētību un par tavām vēlmēm. Jo no prakses dzimst un veidojas ļoti labas un profesionālas darba attiecības ar ļoti ilgtspēju lielu. Pieeja cilvēku resursam, kas tevi māca, kur tu vari daudz ko jautāt, tu vari daudz ko apgūt. Tev ir pieeja organizācijai, resursiem, visām pārējām lietām, kas ir šajā organizācijā. Tev ir iespēja būt ziņkārīgam. Un tā nav vienkārša lieta. To iespēju, es domāju, ja ne jāizmanto, tad vismaz jāciena. Un mēs esam paņēmuši cilvēku darbā, kas ir bijis strādājis praksē 3 dažādās PR aģentūrās. Un ja viņa nebūtu tur bijusi praksē vai brīvprātīgais kaut kādos projektos, kāpēc, lai mēs ar viņu vispār runātu, ja tā padomā? Ja vienīgais sarunas laikā izrādās, ka tā meitene ir ļoti, vai čalis, uz gadiem tā bija meitene, ja viņa izrādās ļoti atkal saprātīgi, talantīgi, apķērīgi, tad mēs viņai varētu piedāvāt darbu, bet tas, ka viņa ir bijusi jau tur kaut kur šajā vidē apgrozījusies, tas ir liels pluss, jo viņa zina jau to vidi, viņa zina jau plus mīnus to darbu, pat ja tie ir bijuši absolūti asistējošie darbi, asistenti darbi pirms tam. Tev var realitātē apskatīties, kā tas ir. Un saprast nevis tikai kā tu jūties, bet apskatīties, kā citi cilvēki jūtās, tie, kas tur nav praksē. Ja tu aizēji uz uzņēmumu strādāt, tu redzi, ka tur visi ir nelaimīgi, tad tu nevajag domāt, ka tu būsi vienīgais izņēmums, un tu tur aizies, un viss uzreiz mainīsies, un visi priecīgi strādās. Un 5 viņam teiks, ejiet prom, viņi teiks, nē, mēs vēl līdz 10, jo mums baigi te patīk. Nebūs. Un līdz ar to taču baigi ātri var noskaidrot. Nav jau tur gadu jāstrādā. Cik nozīmīgs ir CV? Tas ir mūsu pirmais dokuments, ko mēs iepazīstinam ar sevi. Tāpēc es domāju, ka ir vērts ielikt sevi tur iekšā. Un padomāt, kas ir tas veids, kā es to daru. Un mūsdienās ir pieejamas dažādas arī aplikācijas, un iespējams es varu atļauties noteiktā vidē, noteiktā jomā izdarīt kaut ko savādāku. Mums ir bijušas prezentāciju veidā CV, mums ir bijuši ļoti klasiski CV, mums ir bijuši vienas lapas un bilžu veidā un dažādi, bet te tu vari lasīt, kāds ir cilvēks. Un jautājums, uz ko es eju, uz kādu pozīciju es eju, uz kādu industriju es eju, vai tas ir pieļaujams vai nav pieļaujams. Kaut kur tas ir tieši tavs vinnests, ka tu jau ir tāds veids, nevis savādāks. Tāpēc sevi ielikt droši vien būs tas īstais. Pie mums tehniskajā jomā nav tā, ka parasti ir 1 vai 2 vai 3 CV. Īstībā jau to speciālistu ir diezgan daudz, un tāpatās katru konkursu, katru vietu piesakās 10 cilvēku. Līdz ar to mēs jau veicam šo pirmo sākotnējo atlasi, un pirmā sākotnējā atlase, protams, tiek veikta pēc dokumentiem iesūtītiem. Un, protams, ka CV un motivācijas vēstulē ir vistiešākā nozīme, vislielākā nozīme priekš tā, lai tu tiktu klāt uz šo te otro kārtu un jau tiktu klāt uz sarunām. Nevarētu būt šādas vēstules, kā šeit ir mans CV, un es izskatīšu jebkuru darbu jūsu uzņēmumā. Ja? Tādas droši vien mēs skatīsimies pēdējā kārtā, bet pirmajā kārtā mēs skatīsimies tos, kuri jau konkrēti zina, kāpēc viņš grib tieši uz šo amatu pretendēt, kas viņam šeit saista un ko viņš grib sasniegt šajā amatā. Studentam jau ir ko rakstīt, jo viņš tātad visticamāk jau ir augstskolā, tātad ir jau kaut kāda mācību pieredze, kursi, zināšanas, izglītība. Šīs lietas noteikti var minēt. Tas, kas bieži vien parādās arī, rakstot varbūt par priekš pirmām darba vietām mēdz norādīt arī par kādu tēmu bija rakstīts, varbūt bakalaura darbs vai kaut kādi lielie projektu darbi, jo tad tu esi redzams, ka tu esi drusciņi šajā jomā iedziļinājies, ir bijis varbūt kaut kāds fokus, kaut kāda arī interese par šo tēmu, ja jau tu esi to izvēlējies. Kā uzvesties pirmajā darba intervijā? Ja cilvēks, man ir bijis gadījums, atnāk, kas ir beidzis 2. kursu, mācās programmēšanu, tūlīt mācīsies 3. kursā, un viņš atnāk un man stāsta, ka, uz jautājumu, kāpēc viņš ir izvēlējies šo virzienu. Es dzirdēju, ka tur labi maksā. Labi. Vai pirms tam kaut ko es programmēju? Neko. Labi, parādi, ko tu esi programmējis pa sestdienām, svētdienām, pa brīvdienām un pa vakariem.
Viņš saka, neko, tikai to, ko skola liek. Ja skola uzskatīsim tāds tā kā absolūtais minimums, tā ir tāda tā kā maza kastīte. Ja tu neesi vispār izbāzis degunu vai ar vienu kāju izkāps no tās kastītes, pat ne par centimetru, tev tas neinteresē pa īstam. Ir īstenībā kaut kādā ziņā nav svarīgi, vai tā ir tev pirmā darba intervija, vai tā ir tev 51. darba intervija. Tev noteikti jāsagatavojas. Ja man nevajadzētu iet teātra pasaulē iekšā, definējot vārdu improvizācija, no improvizācijas teātra viedokļa, tad improvizācija ir adekvāta reakcija uz situāciju. Tev ir kādam jāspēj radīt situāciju un kādam citam jāspēj uz viņu adekvāti reaģēt. Man liekas, tas ir vienīgā prasme, ko es personīgi varētu novērtēt darba intervijā. Jo vai cilvēks ir piemērots kaut kādam darbam vai nav piemērots, to jebkurā gadījumā parāda viņa prasmes, kuras tu man vari izstāstīt, ka tev ir, viņi tik un tā pārbaudīšu laika gaitā. Un vienīgais, kas ir svarīgi, vai tu vispār esi adekvāts vai neesi. Sāksim jau ar to, ka tas ir dīvaini, ka mēs komunikāciju uztveram, komunikācijas prasmi tādā standarta līmenī, ka mēs viņu uztveram par ekstru kaut kādu. Tas man liekas ļoti dīvaini. Jo cilvēkam, lai arī ko viņš nodarbotos, viņam ir jāmāk normāli izstāstīt, ko viņš dara, ko viņš domā, vai ko viņš nedomā, vai ko viņš nedarīs un kādu iemeslu dēļ. Man liekas, ka tā nav prasme pat. Tāda, ko es novērtētu. Vai tev ir CV ieraksts, māku sarunāties ar cilvēkiem vai nē, tāpēc tur neraksta. Tāpēc, ka tas jau ir pēc noklusējuma. Visādāk, ja tu esi kolosāls elektriķis, kā lai es to uzzinu? Jo, ja es tev pajautāšu kaut kādu jautājumu saistībā ar to, kāpēc man te kaut kāda rozeta nestrādā, un tava atbilde būs, es teikšu paldies, es pazinīšu citam elektriķim, tāpēc, ka man liekas, ka tu esi no citas pasaules. Ja tu nemāki salikt teikumu kopā, es uzreiz pieņemšu arī, ka tu nemāksies ķēdi savienot atpakaļ. Tad tas, ko restorāni gaida, no tā jaunā pavāra vai jaunā viesmīļa vai jaunā direktora vai no jaunā kaut kā, ir mirdzošs acis un griba. Un tā kā šis kungs, piemēram, sēž un tā dāma sēž telefonā, tad tas ir tas, ko mēs neciešam. Un tas, man liekas, visās darba nozarēs, līdz ko tu sēdi telefonā un tu nemirdz acis un tu nekoncentrējies uz to lietu, tad tu esi ārpus komandas, tu esi ārpus lietas. Kādi ir profesionāļu ieteikumi gatavojoties darba intervijai? Uztraukums ir dabīgs, bet jo labāk būs sagatavojies, jo mazāks tas būs. Kāds ir uzņēmums, uz kuru dodies, kādu stilu ievērot, kā sevi pasniegt? Vai esi pilnīgi drošs par to, ko vēlies pateikt, kādu iespaidu atstāt un ko gribi pajautāt? Atkārto visus svarīgākos faktus – skolu un programmu nosaukums, prakses vietas, diplomu darba nosaukums. Izdrukā savu CV eksemplāru, lai varētu sekot līdzi informācijai, kuru redz intervētājs. Kāda ir sociālo tīklu nozīme profesionālajā dzīvē? Mūsdienās aizvien vairāk un vairāk cilvēki atbild par darbinieku pieņemšanu darbā. Tomēr sāk skatīties, ko cilvēks dara sociālajos tīklos. Ārzemēs tie jau ir 75% personāla daļu vadītāji pēta cilvēku sociālo tīklu profilus. Latvijā tas varbūt ir nedaudz mazāk, bet vismaz 50% gadījumu jā. Es esmu runājis arī ar jauniešiem, kāds saka, bet zini kā, tā, ka es iešu meklēt darbu, es izdzēsīšu to visu informāciju. Pirmkārt jau tu neizdzēsīsi to visu informāciju, viņi tomēr kaut kur arhivējās. Otrām kārtām iedomājies, ka arī priekšstatu par sevi cilvēks nevar izveidot tā vienā dienā. Viņš tiek veidots ilgstoši. Kamēr tu mācies vidusskolā, kamēr tu mācies augstskolā, tu jau veido priekšstats par sevi. Visas tās muļķības, ko tu tur saraksti sociālajos tīklos, pat ja tu pēc tam izdzēsīsi, šobrīd kāds izlasa. Varbūt tas, kas šobrīd izlasa, ir tavs kursabiedrs. Varbūt viņš pat nav kursabiedrs, bet no kursa augstāk vai zemāk. Un iespējams, ka nonākot tev darba tirgu, viņš būs tas, kas sēdēs tev pretī, un viņš būs tas, kas izdarīs lēmumu pieņemt tev darbā vai nē. Un viņš atcerēsies, tas ir tas stulbais, kas tur tās muļķības rakstīs sociālos tīklos. Mums ir savs ētikas kodeks uzņēmumam, un ētikas kodeks ir publiski pieejams, viņš ir izlasāms mūsu mājaslapā. Un, protams, kaut kāda rīcība, izteicieni vai fotogrāfijas, bildes, kas ir ievietotas, ir klāji pretrunā ar mūsu ētikas kodeksu, kā darbinieku ētikas kodeksu, tad visdrīzāk tas mūs atturēs. Sociāla tīkla ir labs instruments jaunietim, kad viņam interesē kāda konkrētā sfēra, lai iegūtu informāciju par šo sfēru, lai iegūtu aktuālo informāciju par šo sfēru.
Un es ticu, ka pilnīgi absolūti visās sfērās, tā skaitā zinātnieki, pasaules lielie zinātnieki izmanto sociālos tīklus, publicē tur savus pētījumus, pārdomas, atklājumus un tā tālāk. Man kā darba devējam ir interese par darbinieku, bet arī darbinieki, potenciālie darbinieki, arī studenti. Izmantojiet tās sociālās tīkla priekšrocības, paskatieties, kas ir atrodami par šo darba devēju, par šo uzņēmumu sociālos tīklos. Tur vienmēr, protams, ir informācija, ko ir vērts pafiltrēt, jo tur ir tas subjektīvais viedoklis. Bet arī var paskatīties, ko tas uzņēmums par sevi saka, kā viņš sevi parāda, kas ir tās ziņas, tās vērtības, ko viņi liek sociālos tīklos. Tāpēc es izvairītos likt iekšā visu, kas ienāk prātā. Bet tas, man liekas, ir ne tikai saistībā ar darbu, tas vienkārši ir jauki. Likt kaut kādas labas lietas iekšā. Tādas stabilas. Ne tikai tāpēc, ka tas tev noderēs darbā, bet tev būs arī vairāk draugi dzīvē. Pirmais tas novēlējums ir, protams, atrast tādu darbu un tādu profesiju, kas pašam patīk. Atrast to, ka tu smaidi no rīta ejot uz darbu. Un darbs priekš tevis ir laime. Darbs priekš tevis ir kaut kas, kur tu vari realizēt sevi. Un par to tu esi apmierināts un gandarīts. Lai tiešām izdodās atrast lietu, kas patīk un padodas. Un ja ir tā lieta, uz ko deg sirds un uz ko liekas, jā, tas ir mans, un es gribu, neko citu negribu tik ļoti kā šo, tad saņemt drosmi un darīt, un vismaz pamēģināt to lietu. Novēlu tik daudz nedomāt, bet sākt darīt vairāk praktiskas lietas un iet vienkārši dzīvē un mēģināt kaut ko sasniegt. Tikpat arī novazāta, cik svarīga lieta, man liekas, nebaidīties, kļūdīties. Tur ir ļoti viegli no malas vienmēr teikt, un cik viegli to ir teikt, tik grūti ir izdarīt. Man liekas, ka nebaidīties, kļūdīties, tā ir lieta, kas var baigi dzīvē noderēt. Tāpēc vajag laikam to dzīvi nodzīvot tā, lai tev būtu forši viņu nodzīvot, lai būtu prieks viņu dzīvot, un diemžēl mēs pavadām daudzreiz vairāk laika darbā nekā mājā. Tad droši vien, ka to darbu vajadzētu izvēlēties tādu, lai nebūtu pretīgi iet uz viņu un lai nebūtu jāgaida tas mēneša atvaļinājums ikgadējais. Tāpēc vienkārši jāmīl tā lieta, ko tu dari. Un vienalga, cik laiku tu pazaudē, meklējot to lietu, vajag viņu atrast. Un jo to ātrāk atradīs, jo būs mierīgāka dzīve.